22. marts ir ūdens diena. No vienas puses, kas tad to nezina, kas ir ūdens, bet no otras puses, cik daudz mēs par to zinām. Vispārējā definīcija vēst, ka ūdens ir plaši sastopams caurspīdīgs šķidrums, kuram nav ne garšas, ne smaržas. Tā ir ķīmiska viela, kur sastāv no ūdeņraža un skābekļa. Tā ķīmiskā formula ir H2O. Ūdens ir visas dzīvības pamatā, tādēļ iespējams tas ir vissvarīgākais šķidrums pasaulē. Bet vai zinājāt, ka ūdens spēj vadīt dažādas enerģijas, ka iespējams to uzlādēt gan pozitīvi, gan arī negatīvi? To labi var redzēt ūdens kristālos. Ja skan labi vārdi, veidojas skaistas kristāla formas, arī plūstoša brīva ūdens kristāls ir skaistāks par stāvoša ūdens kristāliem. Ūdeni tāpat var uzlādēt ar mūziku. Skanīgi, pozitīva mūzika veidos sarežģītas un glītas formas, ko nevarētu teikt par smago roku. Bet tā tāda liriska atkāpe un viela pārdomām. Vēl jo vairāk, ja apzināmies, ka cilvēka organisms sastāv no 50 līdz 65% ūdens atkarībā no vecuma un dzimuma. Bet kādu ūdeni saņem liepainīgi? To tūlīt arī noskaidrosim. Pirms 5 gadiem, lai ikdienas sekot līdzi dzeramā ūdens kvalitātei, Liepājas ūdens ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu ieguva jaunu laboratoriju. Laboratorija ikdienas savu darbu sāk ar ūdens paraugu paņemšanu, kas notiek sūkņu stacijā, vietā, no kurienes ūdens sāk savu ceļu pie patērētāju. Vispirms laboratorijā nosaka pH līmeni un svarīgākais nosacījums, lai tā vide būtu neitrāla. Var būt skābā vide vai sārmaina vide, bet mums jābūt neitrāla vide. Un to mēs kontrolējam, lai būs neitrāla vide. Vēl ikdienas titrimetrijas nodaļā pārbauda chlora atlikumu dzeramajā ūdenī. Ja pieļaujamā norma ir 0,5 mg, tad Liepājā tā koncentrācija reti, kad pārsniedz 0,1 mg. Mēs pastāvīgi chlorējam mūsu dzeramu ūdens. Un tad šeit mēs redzējam, kā nosāka atlikuši chloru ūdeņi vai chlora atlikumu. Un mēs redzējām, ka pēc indikātoru vielu pielietošanas veidojas tāda rozgāna krāsa. Un krāsa, jo intensīvāk, jo lielāk chlora saturs. Un šeit mēs redzam, tā mēs vispār neredzam to rozes krāsu. Vēl ikdienu mikrobioloģijas nodaļā pārbauda, vai dzeramajā ūdenī ir mikrobu kolonijas. Tikko es uzsēju paraugus uz koliformu baktērijām, vai būs vai nebūs. Tātad šeit ir filtrēšanas iekārta, ūdens tiek izfiltrēts caur speciāliem filtriņiem, kur ir tik liels atrīts, kas aiztur baktērijas, ja viņas tur ir. Un tad šos filtriņus liek uz attiecīgu barotni un ieliek baktērijām labvēlīgos apstākļos, tad 37 grādu termostatā un diennakti kultivē. Ja tur būs baktērijas bijušas, tad viņas nākamā dienā varēs ieraudzīt ar aci, ja būs izveidojuši lielas kolonijas. Cik bieži jūs šādu analīzi veic? Katru dienu. Protams, pamatots ir jautājums, cik precīzi ir laboratorijas rezultāti un vai visas pārbaudes un analīzes tiek veiktas atbilstoši visām prasībām un nekas netiek palaists garām. Mēs neesam nekādi divriteņu izgudrotāji. Tas, kā izveidot šādu laboratoriju, viss ir skaisti aprakstīts standartā 17025. Un mēs darbojamies saskaņā ar šo standartu. Ir tā saucamie mūsu kontrola darbi, tie mums var teikt kā tāds kroņa numurs. Ir piedalīšanās starptautiskajās prasmes pārbaudēs. Katra metode, kas ir akreditēta, iet šādu pārbaudu reizi gadā. Un mēs
paraugus šai pārbaudei saņemam gan no Lielbritānijas, gan no Spānijas vai no citām valstīm, kur organizē šo pārbaudi. Atsūta mums paraugu, kurā rezultāts nav zināms, mēs izdarām visu, ko mēs varam, un aizsūtam rezultātus. Un rezultātam ir jāatbilst noteiktajām ciparam, plus mīnus pieļaujamās robežas. Ja tur kaut kas neiet, tad ir tiešām nopietna izmeklēšana vajadzīga, kāpēc tā ir bijis, bet parasti mums viss veids ļoti labi. Ūdens ne tikai tiek nogādāts līdz patērētājiem, bet ir arī atgriezeniskā saite. Tas pēc izmantošanas atgriežas caur kanalizācijas sistēmu un nonāk ūdens attīrīšanas iekārtās šķēdē, kur tas tiek attīrīts un atgriezts caur izvadu atpakaļ dabā. Lai būtu skaidrs, cik netīrus notekūdeņus Liepājas ūdens saņem, tiek veiktas arī tā analīzes. Šeit ir viss ūdens no mūsu pilsētas kanalizācijas par iepriekšēju nedēļu. Mums jāzina, ko mums būs jātēra uz mūsu attīrīšanas iekārtas. Un tāpēc mums jākontrolē savus pilsētas kanalizācijas notekūdeņus. Liepājā ūdens kvalitāte ir laba, tā kā droši to var dzert arī no krāna, ja vien sakārtota ir mājas iekšējā ūdens apgādes sistēma, kas ir iedzīvotāju un nama apsaimniekotāju kompetence.